Tā, nu virtuves zonā reģipsīts smuki uzlicies. Uzlikās daudz ātrāk nekā bija plānojis. Atskanēja tagad svētdienā, man bija plāns līdz 2 strādāt, tagad jau ir 11, jau man rekur viss uzlikts. Te man baigi žēl sanāca ar reģipša loksnēm. Situācija tāda, ka man tajā istabā aizgāja pa loksni vairāk nekā es biju plānojis, jo pēc plānojuma man ciena bija 4,78. Dzīvē man bija 4,82, kas sanāca papildus vienu loksni sagraizīt uz tās sienas. Ja te man bija plānots vesela loksne, lai mazāk jāšpakta, lai man nācās te stiķēt rekur 2 te. Un tad es nemaz nezinu, vai man vispār pietiks loksnes. Man ir vēl viena šitā zilā, viņa aizies te griestos. Un te es skatīšos, vai es no atgriezumiem varu te saķibināt šo maliņu un te griestiem. Nu, ja ne, tad man nāksies kaut kā transportēt uz tejienu vēl vienu loksni. Bet tas labi, ies uz priekšu domās skatīsies, te smuki uzlikās viss, tagad es plānoju, par cik man te laiks vēl ir, sākšu pildīt te vati ciet, un pastīšos, mošku jau te var sākt skrūvēt reģipsīti, jo te man šīs sienās nekādi vadi nekas nebūs, te vienkārši jābāž vati, jāskrūvē klāt. Un vēl viena lieta, pareizi, man tak skrūvas beidzās. Pastāst, cik man palika tikai skrūvas. Te jau es skrūvēju, ne visu līdz galām, es vienu izlaižot skrūvēju tā, pēc tam es nopirkšu skrūves un saskrūvēšu visu līdz galām, vienkārši, lai šodien darbi man neapstājās. Tā, nu toltē vate labi uzlikās, arī bez nekādām problēmām, viss smuki, aiztaisījās cieti. Uzreiz skaņa, man tur skan mūzikas centrs, uz skaņu uzreiz nevis nāk no tejienas, bet var jūs, ka nāk tā kā no durvīm. Tur tad paliek nišiņai, nu ko, nu davai maucam. Liekam reģipsīti. Un tagad arī tikko jau piegriezu zaļajam reģipsim maliņu, un ka es viņu cēlu, nu viņš ir tik ļoti vieglāks nekā tas zilais, tā kā es domāju, tur arī būs forši tajā vanstabā maz vietas vieglāk būs iebīdīties, izgrozīties. Nu, pirmā loksnīte uzlikās smuki, ļoti viegli, forši skrūvējās ar daudz vieglāk, un atkal uz otru pusi ir tā, ka te tās skrūvasēt iet cauri daudz vieglāk, kur pirmo es kā laidu, bišķi pa stipru uzspiedu, viņi izgāja cauri, tāpēc, ka šis reģips zilais ir daudz, nu, principā 2 reizes cietāks nekā šitas. Tā kā te vajag diezgan tā delikāti smuki, no šitā iedzīt skrūvīts, jo kā viņš pārēja to papīru, viņam pazūd, tā teikt, tā tehnoloģiskā stiprība, viņam vajag, lai viņš to papīru tā kā piespiežās, čuķuķi tikai galviņi iesēžās. Tagad situācija esmu piegriezis šitam platumā un tagad mēģinu kaut kā augšā uzzīmēt šito līkumu, lai viņš tā smuki noiet gar trubu izstās. Man tas šādi. Tur man jāatzīmēta, kur ir tā niša. Nu neko, nu mēģināsim tagad kaut kā piegriezt un cerams, ka sajies. Nu, kaut kā smuka viņa tie emocija bija grūti, jo man apakšā bija šitas kanalizācijas traucēja, knapi dabūja pāri, iegāja forši, te vispār ļoti skaisti sanāca. Vienīgā lieta, ka cēlu augšā, roku atrāvu vaļā, kur es aiz tejienes cēlu, tā kā, un tas reģips ir, nu, šitas zaļais nav tik izturīgs, viņš kaut kā man pilnīgi atrāvu vaļā, bet nu nav liela problēma. Tu visu aizpaktalēs, te plīsies pa vieču, tā kā būs normāli. Beidzās baterijas abas divas Makitai. Arī skrūvas man ir palikuši tikai šitī. Tā kā šito plāksni, cik varēšu pieskrūvēšu. Gribētos šodien vēl paspēt te visur apskrūvēt apkārt un to nišu izzāģēt ārā. Nu, izstās šādi, pieliku pēdējo maliņu, arī tikai uz pāris skrūvītēm, jo viss beidzās, augšā smuki sanāca šādi apgriezt. Nišiņi izstās man šādi pagaidām. Man liekas, būs baigi feini. Augstumi arī, man liekas, ir baigi labi izvēlēti. Te viss forši. Tagad par cik visi vates reģipša darbi beigušies. Sāku lielo uzkopšanu, te viss, nu, pilnīgi visi putekļos, viss netīrs, viss te šito istabu jau rekur bišķi sakārtoju. Labās loksnes kaut kāds atgriezums salika ar malām, vati noliku te. Nu tā, kaut kā bišķītiņās ieviest kārtībai. Tā, nu nākamā lieta, ko es tagad mēģinu padarīt,
kā jūs jau saprotat, es te šaudos no visām pusēm, no viena darba uz otru, bet man vajag šobrīd saprast par grīdlīstēm, jo man situācija tāda, ka es negribu likt klasiskās grīdlīstes. Man viņas jau ir apriebušās, neizstās simpātiski, man gribējās ēnu profilus. Ēnu profili maksā, bez mazai tur sanāk plus mīnus 10 eiro metrā un uz augšu pat ir līdz 20 eiro metrā. Un tad es ieraudzīju Krievijā, viens džeks bija šitā uztaisījis. Viņš bija nopircis melnu L veidu profilu, šitādu, kur es iešturbēju sienā iekšā. Un es viņu pēc tam šitā pielīmēju pie maliņas. No attāluma liksies, ka tas ir ēnu profils, bet patiesībā tas ir vienkārši L profils, kas ir iešturbēts iekšā sienā. Izstās šādi, un šitas maksā 3-metrīgais šitāds te. Viņš maksā 7 eiro, ja nemaldos biju. Reķipsim, perfekti, viņš paiet apakšā, šitā smuki pielīmēsies. Un iztīsies tas viss pasākums, ko mēs ielikšu iekšā līdz galam. Tā te. Viņš šitā te tas. Šitā viņš iesēžās smuki. Jo man arī sanāk tā. Man ir slēptās durvis gan te, gan tur. Parastās grīdlīs, tur riktīgi stulbi izstās to pieeja tāda centimetru bieza grīdlīs, tad viņa nav. Tad, jo durvīm aplodas jau nebūs, zin kā. Tāpēc es domāju, kāda ir varianti, izdomāju šitādu, un starp citu atrast šito L profilu melnu bija absolūti gandrīz nereāli. Es atradu Jelgavā mēbeļu veikalā, vienā viņi man atsūtīja vienu, un tad es jau teicu, man vajadzēs 16 tādus gabalus grīdlīstēm. Tā kā ieštrubēju tur, izstījās normāli kā. Tā man sanāca centimetru, 1,2 centimetru, principā reģipšu biezumās izņēmu un ārā. Izzāģēja izkalu, tā izstās. Tālāk tagad mokos ar griestiem. Mēģinu dabūt nost to veco apmetumu, tagad izdomāju šitādu sistēmu. Tas ir ledus daudzes, šitāds te. Ņemu rīvēju, nonāk jau ļoti smuki taisni nost, jo es gribu ar balto gruntskrāsu pārēt pāri. Pirmkārt, viņš nokrāsot un nogruntēt, lai viss tur pielīp, visi tie tās smilts, lai pēc tam nenāk kaut kas uz leju, bet, šo visu kasīt nost, roka nenormāli piedzen, tas viss iet nenormāli lēnām, es nezinu, kādas vēl sistēmas, ko es vēl varu izdomāt, jo tā istaba ir diezgan liela. Te griezti ļoti labi, viņi ļoti čotki turās kopā, viss tur smuki, nekas tur nenāks uz leju, te viss ir labi. Un tad vēl jautājums, ko te darīt, jo viņi arī saplaisājuši tādi, ja man iestiep tie griezti un pēc tam kaut kas kritīs, tad nebūs labi. Toltē man gandrīz te viss tīrs. Man jānošmirģilē, kur jānogriež vecā kanalizācijas truba no augšējā stāva, kādreiz tad ir gājusi tur. Un te maziņš stūrīts, un te arī būs viss. Te jā, es nezinu, bet man tā istaba, lai es varētu štrobēt ilgt vadus gar griestiem visus. Man te ir no sākuma tie griesti jāstais, ko man baigi negribās, teikšu godīgi. Vēl domāšu, skatīsies kādi varianti. Izskatās tas tā, šitas maita. Arī baigi smagais, tas viss kāds, viss no metāla. Kaut kas mazāks man nav. Sistēma strādā, bet, kašmars pilnīgākais. Mēģināšu šodien vienu no stremlītēm dabūt nost un tad kaut kā pa dienām ņemt. Baigi rokas arī piedzen. Tā. Izstās man te tādi. Tik daudz noņēmu šodienas vairāk. Griestiem neņemšos, man roka lupatā. Tagad domāju, lai maksimāli tik no putekļu darbiem vaļā izslīpēšu, ieprēzēšu te istabai apmalītēm. Kur arī fleksīt smuki iegriezi, tagad kaltiņu sīt ārā, uzlikšņās uzfilmēšu.
Tā, te man ir nākamā situācija. Te man sienas mūrītim bija ķieģeļi baigi uz āru. Man apmetējs teica, viņš var mest, bet tad viņam visai sienai ir jāmet klāt vēl sākot no tejienes 2 cm un to līdz tam galam, lai izlīdzinātu tieši šitas te mazais stūrīts. Ja mēs beigās novienojāmies tā, ka te viņš neapmet, viņš pielaiž pieklāt. Es viņus tagad nokaušu nost, nodauzīšu, izlīdzināšu un tad pats pēc tam uzvilkšu šito stūrīti. Mēģināšu tā smuki, lai sanāk. Pagaidām es daru tā, kad es ar fleksu iezāģēju līnijas un ar to pašu kaltiņu no sāna, tagad situ viņu ārā un beigās ar to betonu slīpējumu ripoli pāriešu pāri, izlīdzināšu, pastīšos, vai nav kaut kādi vēl izcilnīši. Nu tā, un paralēli jā, tad vēl tām grīdlīstēm urbjos iekšā. Tā, nu izstāst šādi. Šodienai viss. Tālūk.